Ar nedēļas ziņu apkopojumu pasaulē Latvijā Latgalē Alise Plus studijā Juris Saukāns. Visu šo nedēļu izskanēja atbalsis un viedokļi par Francijas prezidenta Emanuela Makrona preses konferencē teikto, ka viņš neizslēdz rietumvalstu sauszemes spēku nosūtīšanu, lai sasniegtu Eiropas mērķi sakaut Maskavu. Financial Times, atsaucoties uz augsta ranga Eiropas militāru personu, gan apgalvo, ka rietumu specvienību karavīri jau atrodas Ukrainā. Ukrainā ir arī liels skaits brīvprātīgo no rietumu un postpadomju valstīm. Svežzemju leģionu veido pieredzējuši karotāji un arī algotņi. Saskaņā ar Ukrainas amatpersonu teikto, Ukrainas ārzemju leģionā ir aptuveni 20 000 ārzemnieku no vairāk nekā 50 valstīm. Atvadīties no ieslodzījumā mirušā Krievijas opozīcijas līdera Aleksija Navaļnija piektdien Maskavā ieradās vairāki tūkstoši cilvēku visu nedēļu dažādos līmeņos Eiropas Savienībā, un aiz tās robežām tika publiskota augstu stāvošu amatpersonu viedokļi par to, ka Navaļnija nāve ir Krievijas pašreizējā režīma realizēta slepkavība. Šonedēļ Eiropā dažādos formātos turpināja protestēt lauksaimnieki. Pirmdien pie Eiropas Savienības ēkas Briselē, kur notika Eiropas Savienības lauksaimniecības ministru tikšanās, Eiropas kvartālu nobloķēja ap 900 traktoriem. Policisti lika lietā ūdensmetējus, jo lauksaimnieki dedzināja riepas un šāva petardes. Tūkstošiem lauksaimnieku Varšavas centrā šonedēļ protestēja pret Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku un lētas pārtikas importu no Ukrainas. Savukārt Parīzē piektdien Francijas policija Elizējas laukos aizturēja 66 protestētājus, kuri bloķēja satiksmi. Centrālā statistikas pārvalde šonedēļ paziņoja, ka Latvijas iekšzemes koprodukts pagājušajā gadā samazinājās par 3% desmitdaļām salīdzinot ar 2022. gadu. Pērn Latvijas IKP faktiskajās cenās bija 40,31 miljards eiro. Valdības gala patēriņa izdevumi tajā pašā laikā pieauga par 7%. Vienlaikus Latvijā no 1. marta paaugstinājusies akcīzes nodokļa likme alkoholiskiem dzērieniem un visu veidu tabakas izstrādājumiem. Reizeknes pilsētas dome šonedēļ beidzot pieņēma lēmumu par 3,5 miljoniem eiro samazināt budžeta izdevumus, lai stabilizētu pilsētas finanšu situāciju. Tēriņu mazināšana tiks panākta pārskatot brīvprātīgās funkcijas un optimizējot budžeta izdevumus, un tas ļaušot kādā no nākamajām sēdēm pieņemt bezdeficīta budžetu. Nākamā domes sēde Reizeknē plānota jau pirmdien, 4. martā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība šogad turpinās atbalstīt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanu un piegulošo teritoriju labiekārtošanu. Šim mērķim šogad pašvaldības budžetā paredzēti 856 000 eiro. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš un vēl 9 Latvijas pašvaldību vadītāji šajā nedēļā pievienojās Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas universitātes sadarbības memorandam, lai kopīgiem spēkiem veicinātu kvalitatīvu izglītību Latvijā. Augšdaugavas novada bērnu un jauniešu vokālās mūzikas konkursā Balsis 2024 šonedēļ starp 11 vokālajiem ansambļiem augstākās pakāpes diplomu izcīnīja Ilūgstes bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis Ieklausies ar vadītāju Dainu Paukšti un koncertmeistari Judīti Žīguri. Studijā bija Juris Saukāns. Par nedēļas ziņu pasaulē Latvijā Latgalē satura atbildsījā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio